Vairāk nekā 10 gadus Latvijā zināmais vasaras sprints sev pirms 2 gadiem izsmēla. Šis seriāls gan bija sapulcējis pietiekami daudz interesantu, kur bērni, klusējot vasaras sprintam, visi vienā balsī kliedza: dodiet mums braukt! Nu šī iespēja ir. Kausīs ciņas statusā radīts jauns seriāls vārdā Mini šoseja. Ko tas nozīmē? Atbild vasaras sprinta līdzšinējais kūrētājs Eduards Kalve. Tas nozīmē, ka brauksim pa biķernieku trasi, brauksim vienlaicīgi vairākas mašīnas trasē un uzstādīsim labākos apļu laikus, nevis trasē sacentīsimies savā starpā. Autošosejnieki gan saka, ka viņu mīļākais sporta veids autošoseja ir tieši tādēļ, ka var pacīnīties par tām vietām. Tāda jau ir tā doma, ka šim te pasākumam ir jāpiesaista jaunie braucēji tieši autošosejai, bet pat cik šis pasākums ir vairāk amatieriem un ar ielas mašīnām, tad mums daudz par drošību jādomā, un neviens jau negrib savai ielas mašīnai sabukņīt sānas, tāpēc tas formāts nedaudz atšķirsies, bet pa lielām, protams, tas ir solis uz autošoseju. No rīta būs kvalifikācija, kurā noteiksim starta pozīciju, un pēc tam jau cīnīsimies uzstādīt labākos laikus trasē. Lietuvā kas līdzīgs, jā, tur gan laikam uzstāda apli laiku tikai tam vienam aplim, jā, tu vari braukt visu dienu, bet tev ņem vērtē tikai vienu apli. Šis te formāts, cik tad apļi tiek uzņemti visā pasaulē atšķirās. Es domāju, ka uzņemt 3 labākos apļu laikus būs tieši interesantāk, jo tas sportistiem neļaus atslābt. Nobraukt vienu ir vienu, uzstādīt 3 labus laikus prasa vairāk enerģijas un prasmes. Taču vēlreiz ne sacīkšu mašīnā. Nē, sacīkšu mašīnas arī var nākt un braukt, bet primāri orientējamies uz ielas mašīnām. Jebkura mašīna, kas brauc pa ielu vai stāv šķūnītī, ja viņi atbilst noteikumiem, viņi nāk un brauc. Cik tad ir to iespēju? Klases mums ir paredzētas 4, dalīsim pēc motora tilpuma, un būs arī viena visātrākā klase, ko mēs saucam par Open. Tur nāks iekšā visi tie, kas neatbildīs iepriekšējo klašu nosacījumiem. Brīvajā klasē pirmkārt startēs visas pilnpiedziņas, viņas netiks dalītas pēc motora tilpuma, bet visas brauks vienā klasē, jo pārsvarā tur tomēr ir mašīnas, kam ir turbomotors, ir, protams, dažas ar atmosfēriskajiem, bet viņas ir tik maz, ka, piedodiet. Un nāks visas tās mašīnas, kas ir super vieglas, neatbilst svaru ierobežojumiem, piemēram, Lotus, Smārts varētu būt. Kā Hēriņu dinastijai. Jā, viņiem visiem braukšana lielajā klasē, kā arī, piemēram, ja kāds Porsche pieteiksies vai MR2, kam motors ir aizmugurē, tad viņi arī nāks lielajā klasē braukt. Un sacīkšu poligons, tad 5 posmi, tikai vienīgi biķernieki. Jā, sacensību seriāls šajā 14. gadā notiks tikai šeit, Rīgā, biķernieku trasē. Šeit ir visam gatava infrastruktūra, visi zina, kur šī trase atrodas, ērti ir atbraukt, un patiesībā jau es īsti neredzu alternatīvu vietu, diemžēl Latvijā, kur viņas sarīkot. Tad kartinga trasē pat šeit nekas nevedīt? Kartinga trasi nav plānots izmantot, jo trasē vienlaicīgi atradīsies līdz 10 mašīnām. Trasē ir atļauts apdzīt, un kartinga trasē daudz mašīnas un apdzīt, tur sāksies liels problēmas. Vēlreiz jāuzsver, līdzinājais vasaras sprints bija ar otro robu, jā? Jā, tieši tā, ar 2., 3. ātrumu, tad tagad brauksim arī ar 4., 5. Kārtīgs adrenalīns būs. Būs rotēri. Būs tikai bīstamākajās vietās, tā kā visi dabūs izbraukties, bet arī droši. Zinu, kad biķerniekus rekonstruēs. Dievs, lai viņiem izdodas rekonstruēt tos līkumus pirms autošosejas gonkām un drift un dragreju sev. Nebūs tā, ka visu laiku būs tikai moto aplis. Trases rekonstrukcija mūsu pasākumam noritēt netraucēs. Pirmajā posmā brauksim tieši šo te moto apli, un tālāk mēs skatīsimies, kādas konfigurācijas iespējas mums ļaus pati trase, bet es domāju, ka vēl 2, 3 bez problēmām mēs uztaisīsim. Vēl neizaugsim līdz Pērnavai, līdz Kačerginai, kā lietuviešu līdzīgā seriālā mēs to darām? Šogad noteikti neizaugsim, bet ja šim pasākumam būs liela interese, tad tur ir gan citas papildus braukšanas iespējas, līdz kam mēs varam izaugt. Pirmkārt, tā varētu būt iespēja nobraukt arī nelielu superfinālu ar masu startu. Un, protams, ka mēs varam izaugt arī līdz iespēja aizbraukt uz citu trasi. Viss, kas vajadzīgs, liels interesants skaits. Ir jau kādi pastāst tos interesantākos uzvārdus. Mareks Žukurs, Andris Slava, Juris Jevhuta, noteikti jāmin Imants Firsts, Andris Slišāns, arī visiem zinām braucēji.
Tā kā būs interesants tas sastāvs, kas brauks. Un, protams, mērķis jau ir, ka jebkurš var nākt un mēģināt. Tā kā ik viens ir laipni aicināts. Interesi pat izrādījuši esot Vidzemes galā tas kūrētais Žiguļu kauss. Jā, Žiguļu kauss arī ir ļoti ieinteresēts. Pat cik vasarā viņiem pa savām trasēm īsti nav kur braukt, tad, protams, mēs esam vienojušies un arī viņi izstāsta, ka sastādīs konkurenci un būs interesanti, jo tas autoparks būs ļoti raips un tas pasākums pats par sevi būs ļoti interesants. Tātad pirmais posms 11. maija Biķernieki.